Nu, ko labvakar, mīļie! Veselības draugi. Jā, šodien atkal ir kupls skaits ar klausītājiem. Acīm redzot, nervu sistēma ir ļoti svarīga sistēma. Un, nu, praktiski, jā, mēs esam dzirdējuši noteikti, ka ir šis te teiciens, visas problēmas no nerviem, visas slimības ceļās no nerviem, jā. Bet kas tad ar tiem nerviem ir? Vai vienmēr tas ir saistīts tieši ar tiem nerviem? Ko tad ar tiem nerviem darīt, jā? Nu, viņus taču mēs nevaram, nu, visi saka, tu nestreso, ja? Bet ja organisms ir pārslodzē, ja viņam, teiksim, kaut kā ķermenī, kaut kā organismā funkcijas nenotiek pareizi, ja? Viņš vienmēr būs stresā, ja? Es esmu Vineta Meduņecka, es ar šo tēmu nutricioloģijā un dabas vielu pielietošana, organismu funkciju atjaunošanā, ja, jau nodarbojos 16 gadus, 16 gadus priekš sevis, 15 gadus arī jau dalos ar citiem cilvēkiem. Mums ir milzīga pieredze, principā, dažādu nervu sistēmas problēmu gadījumos, jā. Pat tad, kad jau cilvēks ir uz dažādām zālēm, antidepresantiem, jā, mēs veiksmīgi daram šo darbu, ja pieejot konceptuāli, ar šīm zināšanām mēs varam saregulēt, sakārtot šo te mūsu nervu sistēmu, un tā ir priecīgā ziņa, ka izeja ir, ja, jo principā, ja mēs aizējam pie jebkāda, ja tradicionālā speciālista, nesaukšu vārdā, ja, tad, nu, viņa tie instrumenti, ja, ir vai no tikai antidepresanti vai miega zāles, ja, un cik man nav bijuši cilvēki, kas ir tiešām sākuši lietot viņas un rodās šī te atkarība, vai arī pēc tam jau kad lietošanas laikā cilvēki nespēja funkcionēt, viņiem nav šī te dzīves prieka, ja viņi it kā ir nomākuši kaut kādu vienu to satraukumu sadaļu, jā, bet pārējais viņa dzīvē principā nenotiek tā, kā viņi gribētu, kā viņiem vajadzētu funkcionēt, ja, un cilvēks principā, ja viņam nestrādā šis te centrālais kompjūters, ja, tad tas ir tiešām palaidē mehānisms un iemesls dažādām veselības problēmām, ja, ļoti daudzām veselības problēmām. Indriņa varbūt var uzlikt pirmo slaidu, paskatīsimies uz šo te nervu sistēmu. Šodien mums ir aktīvie mikrofoni kaut kādi. Jā, es izstāstīšu teorētiski, ja, par nervu sistēmu jums bāzes momentus, kas jums ļaus saprast pašiem, ja, ko tad ar viņu darīt un kāda saistība ir nervu sistēmai ar visām pārējām organisma notiekošajām funkcijām. Ja. Principā nervu sistēma ir mūsu vadības centrs vai galvenais kompjūters. Tas ir vadības pults, ja, palaidēja mehānisms un nav principā iespējams atrisināt praktiski nevienu veselības problēmu, ja mēs nespējam nomierināt šo te nervu sistēmu. Ja? Nu, ja mēs paskatāmies uz neironiem, tie ir tāda pašas domāt spējīgas šūnas, kas dzīvo mūsu galvas smadzenēs, un viņas ir saistītas ar visu organismu. Ja, nu, ja mēs paskatāmies statistiku, tad nervu sistēmas traucējumi ir pēc statistikas, ja, Indriņa tālāk, pēc pasaules veselības datiem, ja mums ir katram otrajam cilvēkam. Jā, trešais, katrs otrais Latvijā, jā, apmēram šeit mēs varam jā, redzēt, ka ir regulāri vai dažkārt viņam vai reti izjūt stresu, jā, bet pēc Pasaules veselības organizācijas datiem katrs trešais pasaules iedzīvotājs cieši no nervu sistēmas traucējumiem. Nu, bet es domāju, ka pārējie ir vienkārši neapsakotie, vai arī ir vēl tādi cilvēki, kuri saka, es esmu mierīgs, man stresa nav, ja? Bet pēc organisma stāvokļa, pēc tām problēmām, kas viņam ir, mēs ļoti labi varam secināt, ka viņam ir šis te iekšējais stress, kuru viņu uz āru nerāda. Ļoti bieži mēs paši pat neapzināmies, ka mūsu organisms ir stresā, bet ķermeņi nevar vispār apmānīt, ja? Viņš reaģē un bieži vien veselības problēmas, kuras mums liekas saistītas, nu, teiksim, paskatīsimies nākošo slaidu, ja kādas tad veselības problēmas
rodās, ja mēs esam stresā. Ja? Tātad tie, protams, ir dažādi veģetatīvie traucējumi, ja tā ir gan veģetatīvā distonija, dažādās tās izpausmēs, ja? Sākot ar trauksmi, depresiju, sliktu garstāvoklī, bailēm, visādām panikas lēkmēm, ja ir šī te arī izdegšanas sindromi, ir bezmiegs, ja bieži vien viņš pāriet jau tādā hroniskā formā, ja, tad par ko mēs vienmēr sakam, ka visas ādas problēmas, ja šis te izpausmes uz ādas, ja, ir arī stresa rezultāts. Vienkārši organisms tādā veidā signalizē, kad ir piesārņojums, ir stress, ja, un sāk mest šos toksīnus, stresu un viss pārējais, kas tur vēl organismā mājo, ja, parādās uz ādas. Ja. Mēs ļoti bieži arī šīs tādas problēmas sākam risināt ar nervu sistēmas tādu piesitienu, ja, jo ir skaidrs, ka tur ir paralēli arī mums stress. Ja. Tad, teiksim, viss, kas saistās ar saistaudiem, gan asins izplūdumi varbūt no stresa parādīties, zilumi kaut kādi, kad jums plīst asinsvadi, ja, var strijas parādīties, kopējais saistaudu vājums, pāragra novecošanās. Mēs varbūt visi zinām, ja, ka cilvēks pēc stresa ir pelēks, neglīts, ja, viņam izkrīt mati, zobi, ja, no šī stresa. Man pašai ir ļoti arī bijušas stresainas situācijas dzīvē, un es vienkārši zinu, kā šis stress ietekmē, ja mēs nemākam viņu menedžēt, ja? Un ja mums nav papildus nutrienti, kā šo organismu atbalstīt tajos brīžos, kad tiešām ir stress, jo pilnībā, man liekas, mūsdienās izvairīties no stresa nav iespējams nevienam. Tieši tādēļ mums šīs metodes ir jāiemācās, jākļūst pašam sev nutricologam, ja? Kā Hipokrāts teica, ka ja cilvēks līdz pusmūžam nav iemācījies sevi izvērstēt, ja, tad viņš ir vienkārši muļķis. Es negribu teikt, ka mēs visi esam muļķi, bet mēs mācāmies. Es arī līdz 35 gadiem, 6 vispār nezināju praktiski, kur ir mana saknes un kā manai nervu sistēmai vispār ir saistība ar gramošanas traktu vai vēl kaut ko, ja. Tātad viss, kas saistās ar sirds un asinsvadu sistēmas slimībām. Kas notiek stresa laikā? Stresa laikā mums izdalās kortizols, adrenalīns, tie ir stresa hormoni, ja. Stress pats par sevi, viņš īstermiņā mūs pasargā. Ja? Nu, piemēram, mēs staigājam pa mežu, ieraugam, nezinu, kaut kādu niknu suni, ja mēs nobīstamies, ja? Mums sašaurinās asinsvadi, lai pieplūstu galvā vairāk asinis, ja? Un ja mums tas suns iekodīs, lai mums, teiksim, asinis aiziet uz galvas smadzenēm, saspazmējās asinsvadi. Un mēs esam ļoti tādi, mums vajag ātri reaģēt, tieši tāpēc tas ir arī uz smadzenēm pieplūst asinis, ja. Tad mēs ātri izdarām kaut ko, vai nu aizbēgam, vai uzkāpjam kokā, pēc tam suns aizbēg, mēs nokāpjam no koka un viss beidzās, ja. Bet bieži vien reāli cilvēks ir patstāvīgā stresā. Par ko tik cilvēks nav iemācījies stresot? Viņš paskatās televizoru, salasās ziņas, vēl mums ir visa, absolūti mūsu sabiedriskie mēdīji ir balstīti uz to, lai mūs patstāvīgi turētu intensīvā stresā. Un ilgstošs stress, tas ir reāli nāvējošs organismam, ja? Nu, vēl notiek tas, ka, ja tātad sašaurinās asinsvadi, un līdz ar to paaugstinās spiediens un ceļās glikozes līmenis, tātad cukurs ceļās, jo mums vajag daudz enerģijas tajā brīdī, ja? Un savukārt enerģiju vajag smadzenēm, un savukārt insulīna izstrāde bloķējās. Mums neizstrādājās insulīns. No turienes arī visas šīs sirds un asinsvadu sistēmas slimības, ja visi šie hipertonijas, ja, tad, protams, arī mēs te varam runāt arī par diabētu, ja, jo kortizols ir antagonists insulīnam, tā tad nozīmē, ja ir stress, tad nav insulīna. Neizstrādājas insulīns un bieži vien pēc intensīva stresa vai kaut kāda stresainām situācijām cilvēki arī saslimst ar cukuru diabētu. Ja? Tad, protams, atmiņas pasliktināšanās, jo ilgtermiņā kortizols tās neironu saites sarauja, un bieži vien, kad mēs esam stresā, tad veļās mums pāri viens, kā saka, nelaime nenāk viena, ja? Tad mēs aizmirstam atslēgas, tad mēs varam nokļūt kaut kādā avārijā, jo mēs nespējam normāli domāt. Mums šis kortizols, ja, tā tad traucē arī neironu darbību, ja, mūsu smadzeņu darbību.
Nu, lūk, tad, protams, visa veida gremošanas traucējumi, gāzes aizcietējumi caurēji, ja? Galvas sāpes var būt, ja? Gan hroniskas, gan migrēnas, gan dažādi reiboņi, ja? Atmiņas zudumi. Ja? Tad, protams, viss, kas saistās ar menstruālo ciklu un ar reproduktīvo sistēmu. Nu, es tas laikam domāju tikai par sievietēm, bet vīriešiem tā ir, protams, erekcijas problēmas, ja? Un arī viss, kas saistāts ar testosterona kritumu, ja? Strauju un ar visām no tām izrietošajām sekām, ja, jo ir vai nu stresa hormoni izdalās, vai nu hormoni. Ja? Tā tad, ja ir stress, tad nav savukārt, ja negribu to vārdu teikt, tad nav mums nav šis te hormonālais pieplūdums mūsu orgāniem un vēlmes vispār, ja tā tad līdz ar to libido traucējumu un viss pārējais, ja, tad, protams, savilkti stīvi sāpoši kaklam muguras muskuļi, ja, kuprītis. Varbūt esat redzējuši vai paši sev pamanījuši, ka jau veidojās šeit pie kakla daļas augšā tāds tā kā ādas sabiezējums, ja, tas arī ir stresa izraisīts. Tad, protams, svara pieaugums īpaši. Dažreiz pat var būt tievas kājiņas, rokas, ja, bet svars koncentrējās uz vēdera, ja, tauki. Mēs it kā varam sportot, bet nekādīgais mēs nespējam dabūt to lieko svaru, ja. Citreiz pietūks seja, pats mēs esam paši it kā muskuļi pārvērš, nu, muskuļi neveidojās īsti, ja, pat ja mēs ejam sportot, ja mums tie tauki vienkārši, nu tā kā man ir saka dažas meitenes, es eju sportot, bet man nemainās ķermenī pilnīgi nekas, viss ir tā kā sastīvējies, satūcis, ja, pietūcis, ja, jo tiešām stresa laikā mēs mēdzam pietūkt. Ir ļoti daudzi cilvēki, kuri stresa laikā tieši otrādies, viņi ļoti pazaudē svaru, ja, tā tad ir divi veidi, viens pietūkst, ja, un otrs zaudē svaru. Un vēl ir interesanti, ka stresa hormoni, viņi šos te muskuļus pārvērš taukos. Ir ļoti jāuzmanās. Nu, līdz ar to arī rodās visi šie te saistaudu vājumi un tā tālāk. Un vēl, protams, līdz pat onkoloģijai bieži vien tiešām pēc stresa, ja cilvēks saslimst ar šo slimību, jo principā stresa laikā mums nedarbojās imunitāte. Imunšūnas principā nestrādā. Ja? Nu, ko ejam tālāk? Iesim tālāk un paskatīsimies, kādi tad ir nervu sistēmas traucējumi iemesli. Ja? Nu, protams, psiholoģija. Nu, par to man nav jāstāst. Neesmu psihologs, jūs paši zinat. Ja? Tad ir, protams, ģenētika, bet viņu arī var ieslēgt, izslēgt. Uz to nevajag norakstīt visas savas problēmas. Ja? Viss atkarīgs no tā, kā mēs kopjam savu ķermeni. Tad, protams, kaitīgie ieradumi, ja? Tā ir. Tas ir noteikti smēķēšana, alkohols, jā, tas ir nekustēšanās, ja tāda, teiksim, mazkustīgs absolūti dzīvesveids, kad jums organismā nekas nefunkcionē. Tad šī te nemācēšana aiziet gulēt, jā, miega režīma neievērošana. Nu, bieži vien, protams, cilvēks pats nav vainīgs, viņš it kā aiziet gulēt, grib gulēt, bet viņam, protams, ir bezmiegs, ja, no šī stresa, neirozes kaut kādas. Man arī ir bijuši tādi periodi dzīvē, ja, kad es nevaru pagulēt, vai arī viņš ir saraustīts šis te miegs. Ja? Bet daži apzināti, viņam it kā ar miegu viss ir kārtībā, bet viņš neiet gulēt. Ja? Viņš principā jāaiziet gulēt šodien, jo nervu šūnas atjaunojās ja? Tātad līdz 12. Ja? Tātad šodien jāiet gulēt, lai restartētu nervu sistēmu, ja? Jo cilvēks atjaunojās ja? Naktī. Nu, šeit, protams, mēs varam minēt arī visu šīs profesijas, kuru darbs notiek naktīs. Ja, ka cilvēks neizguļās vienkārši, un tas ir arī ļoti, ļoti kaitīgi veselībai. Nu, un tad tas, ko mēs, protams, varam arī paši saprast, ja, ka tās ir, protams, traumas, kaut kādas deformācijas, ja tur tad darbs ir ar tāpat fizioterapeitu, osteopātu, ja, un, protams, arī ar nutrientiem mēs varam palīdzēt ļoti labi šajos visos gadījumos, ja, pie traumām un deformācijām. Un tad es mazliet atdalīju to daļu, ar ko nodarbojās nutricioloģija, precīzāk mēs šeit Koraļu klubā. Tā ir viens no iemesliem, vienkārši mega iemesliem ir intoksikācija. Ja? Visapkārt ir dažādas ķīmiskas vielas, ir, nezinu, kurš tic, netic, ja? No gaisa kaisa ir piesārņots gaiss, ir mēs mazgājam matus ar ķīmiskiem šampūniem, jā, mēs bieži vien jā, apstrādājam savu ādu ar to. Mums ir toksisks ēdiens,
mums ir toksisks ūdens, ja mēs nemākam viņu pareizi atrast, kādu mēs darsim, un viņu pareizi pagatavot, Nu, principā mēs mūsdienās, nezinu, ja jau Hipokrāts pirms 2000 gadiem teica, ka visas slimības ir attīrīšanās krīzes no toksiskiem elementiem, tad viņš jau vispār, ja viņš dzīvotu mūsu laikos un paskatītos, kas notiek mūsdienu cilvēka dzīvē, viņš noteikti, es nezinu, jau šokā būtu. Nu, gan jau viņš to visu redz. Cerams, viņš reinkarnēsies un vēl visiem mums pastāstīs, ko viņš vēl par to visu domā. Bet intoksikācija ir viena ļoti liela sadaļa, pie kuras mums jāpiestrādā. Tad, protams, visas infekcijas šeit ir saīsināja, ja tie ir tādi parazīti, sēnītes, vīrusi, baktērijas, vienšūmi. Tur arī mums ir ļoti liela šī te grupa, par kuru mēs vēl pie risinājumiem parunāsim, jo principā nervu sistēma pirmā cieš no intoksikācijas, viņa ir ļoti jūtīga. Viņa uzreiz, tikko kā cilvēks attīrās, tikko viņš izvada toksīnus ārā no organisma, viņš jau kļūst daudz mierīgāks, un to pamana pilnīgi visi cilvēki, kas detoksicē organismu. Jo šeit mēs vēl neņemam vērā arī to, ka cilvēki tiek arī, protams, potēti, viņi lieto dažādus medikamentus, kas arī ir ķīmiskas, toksiskas vielas, kuras darbojās uz visu organismu. Tad ir, protams, slikta izvadsistēma darbība, kā rezultāts, piesārņotam organismam, tās ir nieres, saknes un viss zarnu trakts, un tas, ka cilvēki nemāk dzert ūdeni un nelieto šūnu uzturu, jo tas arī novada pie nervu sistēmas iztukšošanās, un nenotiek organismā šie procesi, kuriem ir jānotiek, lai mūsu vadības centrs pilnvērtīgi darbotos. Tātad iesim tālāk. Es tik ātri stāstu, ka Indra nevar pārslēgt. Jā. Kā tas viss izskatās? Tātad neirons, kā jau es teicu, dzīvo mūsu galvas smadzenēs, un uz galvas smadzenēm tātad mēs redzam, ir artērijas, kas pievada galvas smadzenēm, šīs te barības vielas, ūdenī, skābekli un visu, lai viņas funkcionētu, Un tad ir, protams, vēnas, zilās, kuras aizvada visu lieko un toksisko šķidrumu, Un kas notiek? Redzat, ka šīs visas artērijas, viņas ir izvietotas starp muguras skriemelīšiem. Cik svarīga ir stāja, cik ir svarīgi bērnu sūtīt uz veselīgu rīta vingrošanu, nevis viņu turēt pie datora vai telefona sakumpušu, kad viņam uz leju ir saliekusies galva. Tas pats arī uz mums, protams, attiecās, Un tālāk, ja mēs paskatāmies nākošajā slaidā asinsrites sistēmu, kā tas viss izskatās, galvas smadzenēs mums ir tikai mazie kapilāri. Ko tas nozīmē? Tātad mazais kapilārs ir tik maziņš un šaurs, ka pa viņu var iziet tikai viens eritrocīts. Stresa laikā mums sabiezē eritrocīti, viņi salīp tādos sledžos. Šeit mēs redzam pētījumu ar tumšā lauka mikroskopu, kur mēs redzam asinis ideālā stāvoklī, kad viņas ir šķidras, eritrocīts mums ir katrs atsevišķi, viņam ir enerģija, viņš nav bojāts, un viņš spēj izlīst caur mazo kapilāru un aiziet uz mūsu galvas smadzeņu neironu, un viņu pabarot, apasiņot un tā tālāk. Tiklīdz kā mēs esam stresā, vai mēs nepareizi ēdam, vai mēs ēdam skābus ēdienus, toksiskus ēdienus, vai pēc intensīva sporta mūsu asinis ir saskābušas, un vairs šis te ķīselis nevar tikt cauri šiem te mazajiem kapilāriem, un mums sākās dažādi nervu sistēmas traucējumi, Viss tas, par ko mēs runājam, tas mēs jūtam, kad mūsu vadības centrs ir absolūti viņš ir neapgādāts ar skābekli, un tur ir kaut kādas problēmas. Un ja sāp galva, tad mums nevis ir jādzer pretsāpju zāles, lai mēs nejustu, ka mums galva sāp, jo tas ir tik svarīgi, ja mums sāk mirt galvas neironi, skābekļa trūkums ir pirmais nāves iemesls, tā mums rodās insulti no šīm sabiezējušām asinīm, tā mums rodās infarkti, mums ir jādomā, kā uzlabot šo te asinis sastāvu, nevis iedzert kārtējo tableti, nomākt šo te simptomu, lai mēs vispār nejustu,
ka mums šī galva sāp, vai mums ir kaut kāda reiboņa, vai kaut kāda slikti stāvokļi, bailes un trauksmes. Jo bieži vien, kā jau es rakstīju tajā reklāmā, ja, mums nav jēga pat iet pie terapeita ar to, ka mums ir kaut kādas trauksmes vai bailes. Ja, tas var būt vienkārši organismā fizioloģiski nepietiek neironam skābekļi. Tas ir tieši tik vienkārši. Un asins sastāvu mēs ar sārmainu ūdeni kvalitatīvu un fermentiem, ja, ar ko mēs strādājam Koraļu klubā, mēs varam sašķidrināt un uzlabot jau 20 minūšu laikā. Ja, ja mēs paskatāmies tālāk, tad, jā, kas notiek organismā, kad sāk uzkrāties toksīni vai sākās stress? Ja? Tātad ar asinsrites sistēmu mēs tikai šeit parunāsim. Ja, ja norma mums ir spiediens, asinsspiediens 120 uz 80, ka ja neizvedās no organisma 10% toksīnu, ja, tātad šis asinsspiediens krīt no 110 uz 70. Ja neizvedās 20%, tad 100 uz 60. Ja neizvedās no organisma 30% toksīnu, šis spiediens krīt no 90 uz 50 un sākās, tā kļūda, veģetatīvā, tā ir kļūda. Veģetīvā distonija, tas ir vienkārši skābekļa deficīts. Kaut kādā etapā mēs no veģetatīvās distonijas, tad, kad ir pazemināts asinsspiediens, tad vienā brīdī organisms saprot, nē, šādā veidā nomirs pilnīgi visas manas šūnas, ja, vai neironi, tāpēc spiediens man ir jāceļ. Un tad sākās otrā fāze cilvēkam, kad organisms ceļ spiedienu, jo viņš jau neceļ šo spiedienu, tāpēc, ka viņam nav ko darīt. Vienkārši viņš saprot, ka tās smadzenes un šūnas pārējās netiek apasiņotas, jo asinis ir kā ķīselis. Un vienīgais, ko organisms var darīt, jo viņš ir ļoti gudrs, viņš vienmēr ir par mums, viņš ceļ spiedienu, lai kaut kā aizgādātu šīs te biezās asinis līdz mūsu šūnām. Ja? Un nevis jādzer. Tagad mums būtu šādā gadījumā nevis asinsspiediena zāles vai vēl kaut kādas zāles, ja mums ir jānormalizē asins spiediens un asins sastāvs. Ja? Nu šeit mēs, protams, par nervu sistēmu, ja mēs runājam, tad šajā gadījumā rodās trauksme, depresija, bailes, panikas lēkmes un tā tālāk. Ja? Un pēc tam jau sākās toksīnu nosēšanās uz visiem orgāniem, ja? Līdz pat elpošanas sistēmai, ādai, kauliem, muskuļiem, nierakmeņiem, smiltīm, tūskām un tā tālāk. Ja? Nu, lūk, cik svarīgi tomēr ir attīrīt šo organismu, par ko mēs visu laiku runājam, lai mums būtu stabila nervu sistēma. Tālāk mēs paskatīsimies, kā tas izskatās. Jā. Jā, kādas tad mums ir šīs stresa samazināšanas ceļš? Ko tad mēs ar to visu darām? Ja? Mēs zinām, ka mums ir redz, kur viss slikti, ja? Ko mēs darām? Tātad pirmkārt mums ir jāsamazina stress, un tas tikai no jums pašiem ir atkarīgs. Kādas metodas jūs lietojat? Ja? Protams, miegs, kā jau es teicu, iekļaut dabiskas, skaistas, fantastiskas, nomierinošas fiziskās aktivitātes. Tur nederēs kaut kāds intensīvs sports, vai tur, kur vēl vairāk tiek organisms spīdzināts. Pret viņu vajag izturēties ar mīlestību. Es zinu, ka paties gada sākumā izdomāju, ka, lai man būtu tāds riktīgs piespiedu vingrošana, es iešu uz sporta zāli, uz fitness klubu, ja, un es sāku iet uz šīm nodarbībām. Un es sapratu, ka tas man ir papildus stress, ka manam organismam nepatīk īstenībā tāda vesela stunda, diezgan intensīva šī ķermeņa spīdzināšana, un to es īstenībā sapratu tikai pēc pusgada, ka viņam nepatīk. Viņš jau visu laiku centās turēt manu slodzi, ja? Un būt ar mani un par mani. Protams, savi plusi tur bija, bet es sapratu, ka tas ir par intensīvu. Man noteikti vajag iekļaut, šobrīd es esmu atgriezušies pie elpošanas vingrinājumiem, pie jogas, pie meditācijas, pie pastaigas, pie tādiem veidiem sava ķermeņa kopšanā, kas dod man šo mieru un tādu fantastisku līdzsvaru, ja, nervu sistēmā. Ja mēs runājam par elpošanas tehnikām, tad elpošanas sistēma ir vienīgā, ar kuras vingrinājumu palīdzību mēs varam normalizēt stresu. Viņas ir savstarpēji saistītas. Tieši tāpēc visās arī praksēs, visās
visās kultūrās, ja, kas nodarbojas ar profilaktisko medicīnu, ja, te ir Japāna un Ķīna, visur ir vai nu cigūni, ja, tā ir enerģijas vadīšanas tehnikas, elpošanas tehnikas, jo tas dod ķermenim šo te atpūtu, šo te līdzsvaru, tā, ka vadības centru kontrolē nevis prāts, ja, bet ka viņš ir mierīgā, sabalansētā stāvoklī, lai viņš var veikt visas šīs funkcijas, ja, kuras viņam ir jāveic. Ja. Šeit noteikti palīdz arī silta duša, vannas ar sāli, lai vadā ārā toksīnus un stresu, noteikti sauna, masāžas. Ja. Šeit ir arī, protams, seks minēts, ja, nu, ja kas kuram ir tas, ja kādam nesagādā tas stresu, ja, tad tā ir labā stresa izvadīšanas arī metode, ja, pastaigas, mūzika. Un sievietēm ļoti noderēs noteikti šī te sakrālā deja un vispār dejošana kā tāda, jo viņa ļoti sazemē un novada to lieko negatīvo enerģiju, viņa izdalās, ja, un rodās serotonīns un tā tālāk. Un tās visas tehnikas jums priekš sevis ir jāsaraksta, kamēr jums būs tāda fantastisks tāds instrumentu kopums, ar ko jūs sevi turēsiet līdzsvarā, ja? Tātad, un otrais solis ir dzīves un caurmaiņas ūdens. Par ūdeni es jau stāstīju, ja, kāpēc, ja mēs redzam, ja iedomājamies, ka šīs neirons ir kā tā zivtiņa, kas dzīvo akvārijā, ja mēs šo ūdeni nemainam, ja tur ir visi šie stresa hormoni, tad vienīgais, kā mēs viņus varam izvadīt, tas ir, protams, ar dzīvu sārmainu ūdeni. Jo tikai ūdens, silts ūdens, pareizi lietots, kā mēs visos savās lekcijās mācam, spēs sašķidrināt šīs te asinis, atlipināt šos te eritrocītus. Jā, un mēs varam, man liekas, nākošais slaids mums bija, jā, video, mēs varam paskatīties, kā tas viss izskatās ar tumšā lauka mikroskopu. Šodien parādīšu, kāds izskatās cilvēkam rīt asinis, ja viņš īpaši neko nepiedomā. Tātad, kāpēc cilvēki mirst ar infarktiem pamatā 4-5 no rīta, tāpēc, ka viņi nakts laikā atūdeņojās un viņiem ir sabiezējuši asins, kas arī ir viss cilvēks lielākā problēma. Nu, lūk, tātad šeit mēs redzam, ka visi eritrocīti ir salipuši, un kā tad cilvēki reāli rīkojās. Viņi no rīta pieceļās, viņiem jau tā ir biezas asins, viņi vēl iedzer kafiju, kas arī asins sabiezē, vai nu citi iedzer par svaigu spiesto apelsīnu sulu, kur ir cukuri, jā, kas arī sabiezina asins, un viss, un cilvēks jūtās nogurs, redzēt tās asins, viņš kā ķīsels tek, jā, kad viņas ir sabiezējuši. No tā arī rodās tas, ka nav enerģija, nav spēks. Tieši tāpat asins sabiezina parasts ēdiens, un, piemēram, vārīt kartupelīši, tur vistiņi, tomātiņš, ķiplociņš, it kā viss nekas baigi kaitīgs, bet asins pēc tādas porcijas paliek tieši tādas, ja? Arī šo eksperimentu es veicu. Nu, lūk, tad kā uzlabot šo te asins sastāvu? Vienīgais pareizais veids, kā to izdarīt, ir no rīta pamostoties dzert dzīvu, tīru ūdeni, nekādus maisījumus, ja? Tātad pievienojot korālu minerālus, mēs dabūjam šāds rezultāts ūdenim, jā, teiksim, mēs dzer siltu ūdeni 37 grādi un OVP ir -97. Un tāds izskatās asins pēc ūdens lietošanas. Jā, tātad katrs eritrocīts ir atlipis, jā, eritrocīta galvenā funkcija ir apgādāt mūsu šūnas ar skābekli, jā. Un tādā veidā mēs varam justies enerģiski, jā, mums nav nogurums, mums viss organisms funkcionē, jā, teiksim, leikocīti var brīvi strādāt, jā, jo viņiem ir telpa, kur kustēties, bet šī gadījumā, kad cilvēki to nedara, viņiem asins vienkārši salīp, no tā arī rodās šī te visi nogurumi un visas pārējās problēmas. Jā, Aigars Gerki, tas bija viņa pētījuma ar tumšā lauka mikroskopu, jā, par ūdeni, kādā kvalitātē mums ir jābūt ūdenim, jā. Pateikšu uzreiz, ka, teiksim, parasts ūdens, jā, kurš nav piesātināts ar šiem minerālu sāļiem, viņš tādu efektu uz asins sastāvu neveido, jā. Mums ir pēc visuma likumiem, jā, mums ir zināmas kvalitātes ūdens jālieto, jā, kā tieši tādēļ arī kādreiz bija šī
šī dzīvība pie dzīvajiem avotiem, un cilvēki tikai tādu ūdeni arī dzēra. Ja, ja mēs iedosim dzīvu ūdeni savam sunītim, kaķītim, un otrā mēs ieliesim no krāna, ja, viņš vienmēr izvēlēsies dzīvu. Ja, tāpēc dzīves cilvēks, dzīves ūdens ar skābekli, ja, lai mums nervu sistēma funkcionētu kvalitatīvi. Tātad. Tas bija otrais punkts, kas mums ir jādara. Mums ir jāiemācās dzert šis dzīvais ūdens. Trešais, tātad organisma attīrīšana. Ja? Tālāk es te bišķiņ paskatīšos un palasīšu. Principā parazītu klātbūtne ir, principā, smadzenēs ir ļoti izplatīta, ja, toksoplazmoze var dzīvot, galvas smadzenēs izraisa epilepsiju un garīgo atpalicību, ja, citam megalovīrus, piemēram, veido autismu un šizofrēniju, herpes papiloma vīrus, encefalīts, ja, tātad nemotivētu agresiju. Mēs pat dažreiz varam nezināt, ka mums ir vīrus galvas smadzenēs, un tagad arī ļoti daudz bija veselības traucējumi, arī tieši saistīti ar nervu sistēmu pēc šī mūsu slavenā vīrusa, ja, jo viņi tiešām bojā asinsvadus, viņi arī neironus spēja ietekmēt, ja. Tā kā ar to ir arī ļoti uzmanīgi jāveic, jāsaprot, ka tā var būt un jāveic šī regulāra attīrīšanās. Tad chlamīdijas var izraisīt multiplo sklerozi, askarida, izsūc asinis, ja, kura arī veidojas pēc tam mums anēmija un skābekļa deficīts. Ja. Anēmija mums arī ir viens no iemesliem, kādēļ mums cieši nervu sistēma, jo nav šīs skābeklis, ja mums nav eritrocītu, ja, vajadzīgajā daudzumā. Un mēs zinot to, ka, piemēram, daudz parazīti arī sūc šīs asinis, anēmija var izraisīt arī sēnīšu infekciju, ja. Parazītu oliņas var dzīvot galvas smadzenēs, īpaši arī hiperaktīviem bērniem, tāpēc vienmēr dabiskā higiēna, organisma attīrīšana ir vienkārši numur viens. Ja? Tālāk. Ja mēs paskatāmies vēl uz to, kādas vēl ir šīs parazītu sēņu vīrusu klātbūtnes pazīmes, ja tas ir savārgums, vājums, hronisks nogarums, ja viss šīs alerģijas, izsitumi, krākšana, zobu griešana, bezmiegs, šīs arī apetītes problēmas dažādas gan bērniem, gan pieaugušiem. Daudz ēd ļoti daudz, jo viņi nevar sēsties, jo kāds visu laiku apētās barības vielas, ja, arī tos labos vitamīnus. Tad dažāda slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā, zobu griešana, caurēja aizciedājuma gāzes, muskuļu locītavas sāpes bez slodzes, ja. Viss šīs ādas problēmas, ja mēs redzam kreisajā pusē psoriāzi. Ko viņa dara? Tā ir sēnīte, viņa nokož nervu galus. Un sēnīte dzīvo pa visu organismu, viņa dzīvo pa asinsvadiem, ja, pa līmfas ceļiem, viņa principā sēda organismu no iekšienes. Mums nekad nebūs normāla nervu sistēma, kamēr mēs nebūsim attīrījušies, ar šo tiem kompleksiem attīrīšanas šīm te pakām, ja, kuri iedarbosies uz visiem šiem ierosinātājiem, un ir dabā vielas, lai šo varētu visu iztīrīt laukā. Ja? Kamēr mēs nebūsim iztīrījušies, mēs nekad nesapratīsim, vai mums ir hiperaktīvs bērns, vai viņam vienkārši ir parazīti. Ja? Beigās mēs redzēsim arī šos te rezultātus, padalīsies mums mūsu veselības treneri ar saviem rezultātiem. Tālāk. Ja mēs runājam par zarnu traktu, tad zinātnieki jau to ir sen pierādījuši, ka tās ir mūsu otrās smadzenes un trešā nervu sistēma. Ja mēs redzam visas šīs te desa, ja šī te tievā zarna, mazākā desiņa un rasnā zarna, šī te rasnākā desa, ja viņa ir apgādāta ar asinsvadiem. Un tieši no zarnu trakta viss arī uzsūcās mūsu šajās asinīs. Tur jau ir tā lielākā arī bēda bieži vien, ja? Jo ja mums zarnu trakts ir netīrs, ja tur dzīvo dažādi mikroorganismi, mums nav mikroflora dabiskā, ja? Mums uzreiz patiešo caur šīm te caurajām zarnām mums nokļūst visa šī toksīni, glutēns, dažādi arī toksīni un tā tālāk parazīti nokļūst mūsu asinīs. Tieši no turienes, ja. Tātad paralēli, protams, mēs visos kompleksos mums ir šī te zarnu trakta tīrīšana, ja.
Tālāk, ja mēs paskatāmies šīs te zarnas no iekšienes, mēs uzreiz varam redzēt, ka mums nekad nebūs normāls asins, normāla nervu sistēma, ja mūsu trubas, ja, pa kurām mums viss uzsūcās, būs šādā te stāvoklī, ja. Zarnu trakts ir jātīra, to jau daudzi naturopāti, nutriciologi ir teikuši, ja. Piemēram, Avicena teica, ka ja jums ir kaut kādas jebkādas veselības problēmas, tad pirmkārt pārtrauciet ēst, dzeriet ūdeni, attīriet zarnu traktu. Un tad, ja nekas nav palīdzējis, tikai tad jūs varat vērsties pēc palīdzības. Bet cilvēki dzīvo gadiem. Neviens mums mediķis nestāsta. Nu, es varbūt nesaku neviens, ir daudzi, kas tiešām darbojās ar mūsu produktiem un iesaka šo te ķermeņa attīrīšanu. Ja. Bet ja mēs gadiem staigām un neko nedaram, tad mums ir redzam visas šīs te milzīgās problēmas jau rodās tikai pēc tam, kad mēs neesam attīrījušies. Ja? Tālāk. Nu, lūk, un tad, kad, protams, mums asinīs nonāk ļoti daudz toksiskas vielas, mēs viņus ieelpojam, mēs viņus apēdam, mēs viņus izdzeram, ja, mums, protams, filtri ir divi, ja, lielie mums ir akna, mūsu aknas, ja, un mūsu nieres, ja, un viņi kaut kādā brīdī, protams, filtrē visas šīs asinis attīra, ja, nieres mums attīra no ūdenī šķīstošiem toksīniem, akna mums attīra no taukos šķīstošiem toksīniem, ja, bet kaut kādā brīdī viņi vairs to nespēja darīt, ja, un tad sākās arī tiešām ļoti daudz problēmas, ja, no nieru un aknu darbība arī ļoti svarīga. Plus vēl šajos orgānos arī milz dzīvot tārpi, dažāda veida sēnes, baktērijas, visi šie vīrusi, mazās dažāda veida tie vienšūņi arī, ja. Tā kā arī šie orgāni ļoti gaida mūsu palīdzību, jo viņi strādā 24/7 katru sekundi. Tūkstošiem litru asiņu viņi filtrē, kamēr vienā brīdī viņi nogurs, bet viņi līdz pēdējiem ir par mums viņiem ir jāpalīdz. Ja? Un šeit mēs varam ņemt palīgā un talkā arī augus, kas ir papildus arī, ja jums ir nervu sistēmas traucējumi, noteikti vajadzētu par šiem orgāniem padomāt. Mums ir dažādi augi, ja, kā lucerna, kas ir nieres attīra, artišoks, kas strādā uz aknu ļoti labi, diždaģas akna, ja, korālburda krūta, mums ir šis te produkts kurkumīna ekstrakts, ja, zaferāns fantastiski darbojās uz iekaisumiem un arī uz aknu, ja, un tad goji logas, mandarīnu, mīza, griķu sojas asni, tas ir mūsu fandatoks fantastiskais, kurš tiešām atjauno arī aknu šūnas. Nākošais 5. punkts, ko tad mēs daram, ja? Protams, ir šī uzturu sakārtošana un šūnu barošana. Ja? Nu, mēs nevaram gribēt normālu nervu sistēmu, mēs zinām visu par cukuriem. Es nelasīšu lekciju par cukuru. Noskatieties paši, kam interesē, variet ielikt mūsu čatos, lai atsūta kāds šo te filmu par šīm te pasaulē milzīgāko konglomerātu, par šīm narkotikām, kas saucās cukurs. Cukurs noēd galvas smadzeņu neironu šīs te saites, ja? Principā viņas ļoti milzīga ietekme uz to ir. Mums ir jāpāriet uz veselīgāku ēšanu. Ja mēs mājās neturēsim saviem bērniem saldumus, bet noliksim sagrieztu burkānu, tur kabacī, ja, papriku un vēl kaut ko, viņi ēdīs šos te dārzeņus. Vienkārši mums pašiem jābūt ir gudriem un nedrīkst ar to aizrauties nekādā veidā. Viss šīs bērnu sulas, viņas ir pilnas ar, nezinu, dažādiem gan ar citronskābi, gan ar šiem te cukuriem, tur viņas noēda, viņiem absolūti visas barības vielas un organisms. Es vispār brīnos, kā mūsdienās vispār izaug veseli bērni. Ja? Nu, statistika īstenībā ir ļoti bēdīga. Mēs nevarētu teikt, ka bērni ir veseli mūsdienās. Viņiem ir ļoti bēdīga šī situācija. Ja? Tāpēc mums ir jābūt gudriem, mums ir jāsakārto šis te jautājums, cik nu vien mēs varam, kas ir mūsu kompetences robežās, ar to mums vajadzētu strādāt. Un paralēli tam, ka mēs izrevidējam savu uzturu, mums ir jādod uzturu bagātinātāji. Ja, nākošajā slaidā mēs redzam, cik tukša ir mūsu augsne mūsdienās, ja, cik tukši
tukšs. Šeit nav tā tabula, bet mums ir tabula. Es varu aizsūtīt, kam vajag, ja cik dramatiski zemi ir nutrientu klātbūtne un sastāvs pat veselīgos produktos, tādos kā brokoļi, āboli, burkāni un tā tālāk, jo augsnē nav. Ja šie augi bieži vien arī, ko mēs pērkam, viņi ir ģenētiski modificēti. Mēs it kā ēdam ēdienu, bet viņš vairs nav tāds, kāds viņš bija pirms 100 gadiem, kur nu vēl Hipokrāta laikā, ja, tad, kad viņš rakstīja, ka jūsu uzturs, lai ir zāles, un zālēm ir jābūt jūsu uzturam, ja, un ir ļoti daudz uzturvielas tādas kā omega, jo principā galvas smadzenes viņas sastāv no taukvielām un no ūdens. Ūdens, taukvielas un mikroelementi. Ja kāds no mikroelementiem trūkst, ja, centrālais vadības centrs sāks jukt prātā. Ja, ja nebūs pabarots ar omegu, nebūs labie tauki, lecitīns, ja, vitamīns D, magnīs, B6, selēns, cinks, ja, un visas šīs aminoskābes, ja, no aminoskābēm vispār nākušā slaidā mēs varam paskatīties, Indrīna var pāršķirt tālāk. Aminoskābes principā ir galvenā neironu sastāvdaļa. Mums ir ļoti grūti dabūt viņu no ēdiena, jo vistu izaudzē 39 dienās, man teica. Iedomājieties, 39 dienās izaug vista, kuru mēs pēc tam ēdam, kurā ir ļoti maz no tām no šī proteīna, kas mums var veidot šo te neironu, ja? Jo neirons ir apaļš, viņš ir tāds trekns, viņam apkārt viena daļa ir taukskābes, ja, tieši holesterīns. Kāpēc mēs nedrīkstam holesterīna zāles vēl dzert? Nu, tā ir pirmais ceļš uz demenci, Alzheimeru un pilnīgu smadzeņu noardīšanos, nervu sistēmas izsīkumu. Jo mēs redzam no holesterīna sastāv, ja, šis te šūnu vispār darbība arī notiek un šūnu apvalki. Un plus, ja jūs atceraties pirmo slaidu, ja šī te neironi viens ar otru sazinās un formē gan atmiņu, gan šīs te saites ar mielinizācijas palīdzību. Un visi šie mielīna apvalki sastāv no lecitīna. Ja mums viņu nav, ja mēs to nedodam saviem bērniem, uzturā viņa vairs nav, olas vairs nav, gandrīz olas, jā, pat veselīgas, dabiskas, audzētas olas, viņas garšo ļoti dīvaini pēdējā laikā, jā. Tad mums nav no kā veidot šīm smadzenēm, un kāda jēga runāt ar bērnu par to, ka viņam ir labi jāmācās, ja viņam vienkārši ir izsīkums galvas smadzenēs. Viņš pārtiek no chicken maknagetiem, kaut kādiem makaroniem, ja, un viņam neveidojās vispār šis te ķermenis un neironi ir absolūtā badā. Ja? Tad otrā lielā grupa, kas darbojās tieši uz nervu sistēmas atbalstu, ir taukskābes. Ja? Par viņām jau es teicu, ja? Tad ir viss šīs minerālu vielas, ja? Kā mēs zinām, ja, mūsu produktos ir ļoti daudz dabiskās minerālvielas. Mēs nedrīkstam dzert sintētiskus produktus, ēst sintētiskus vitamīnus vai kaut kādas neorganiskas minerālvielas, kuras vispār neuzsūcās organismā. Ja. Nu, un, protams, arī vitamīnu sadaļa, ja, plus antioksidanti un dzīvās baktērijas. Nutrientu iekļaušana ikdienā ar korālklapu produktiem ir ļoti viegla, jo mums ir pakušu sistēma, mums ir matrica, šūnu uztura matrica, kuru mēs dodam cilvēkiem, ja, pēc kuras viņš var sakombinēt savus nutrientus, ja, lai pabarotu sevi. Un vienmēr arī 70, 80 gados atcerētos, kā sauc viņu bērnus, mazbērnus, mazbērniņus, jo šī ir vienkārši mūsdienu pasaules trakākā problēma, ja, ka cilvēks it kā ir fiziski vesels, bet viņš ir vai nu viņam Alzheimers, vai viņam ir pilnīga demence, ja, kad viņš vairs nevar viņu laist ārā no mājas vienu pašu, viņam jādzīvo ir pansionātā, jo viņš neatcerās, kur ir viņa mājas, ja. Un sadara visādas brīnuma lietas. Tas viss ir nervu sistēmas izsīkums. Ja? Tālāk. Ko tad mēs darām? Es pārāk neiedziļinošos šajās programmās, jo es gribu, lai jūs saprotat, ka tā ir sistēmiska pieeja organisma funkciju normalizēšanai, kur tiek strādāts jau pirmajā etapā, pašā pirmajā mēnesī uz nieru un aknu attīrīšanu, uz izvadu sistēmu atbrīvošanu.
Ja? Tātad uzlabojas skābekļa piegādes šūnās, ja? Samazinās stresa līmenis organismā, jo principā šis te sārmainais dzīvais ūdens, viņš darbojās 200 reizes spēcīgāk kā aktīvā ogle, viņš ir ļoti spēcīgs sorbents un izvada šo te stresu. Ja? Tātad veicina aknu šūnu atjaunošanos, atjauno arī smadzeņu un nervu šūnu membrānas, ja, jo tur ir lecetīns. Tur ir tātad uzlabo visu šo te asins cirkulāciju, iekšējos orgānus, mazina arī cukuru līmeni asinīs, holesterīna līmeni, ja, stimulē arī žults izdali. Normalizē visu orgānu darbību, tajā skaitā aizkuņa dziedzeri, uzlabojas mums enerģētiskās spējas, darba spējas, mazinās apetīti, izsalkums un stiprina kopumā imunitāti, un tas ir antistresa. Tur nav rakstīts antistress, ja tur ir Coral Detox Plus rakstīts, bet visi šie produkti darbojās uz visām orgānu sistēmām un tajā skaitā uz mūsu nervu sistēmu. Otrais solis mums ir jātīra ārā šie parazīti, vīrusi, sēnes, baktērijas, vienšūņi. Jā, varētu pārslēgt, Indriņ. Ja, un tur mums arī ir gan pakas, mēs varam kombinēt atsevišķus produktus, mums ir arī tāda programma kā vesels zarnu trakts, tad mēs varam arī sakombinēt dažādos veidos atkarībā no tā, kas jums liekas vai jūsu veselības trenerim liekas pats svarīgākais. Ja. Tāds optimums, protams, mums ir fantastiskais Parašildu Plus, ja, kuru mēs varam iziet vai nu 2 mēnešos, vai nu vienā mēnesī. Vienā mēnesī, nu, tādam veselam, normāli, bez cilvēkam, kuram nav blakņu no detoksa, piemēram, ja, es parasti iesaku, ja cilvēks ir gatavs vienā mēnesī iziet, ja, mēs veicinam zarnu trakta attīrīšanu, ja, mēs izvedam no organisma parazītu atkritumu vielas, stiprinam šo imunitāti, palielinam paralēli arī labo baktēriju skaitu, jo tur tas viss ir iekļauts. Ja, ja mēs nevaram tikai izdarīt kaut kādus ķīmiskos preparātus, ja, pretārgu zāles, ja, kuras mums nobeidz aknas un nieres, kuras mums nobeidz dzīvo mikrofloru zarnās, ja, un gribēt, lai mēs būtu veseli. Ja. Dabā ir visas šīs vieliņas, tur ir dažādi ekstrakti, zāļu ekstrakti, ko naturopāti, nutriciologi ir sakombinējuši, lai mums būtu maksimāli efektīvi un maksimāli viegls šis process. Ja. Nu, un, protams, normalizējam gremošanas sistēmas darbību un novēršam šos te iekaisumus. Tālāk, trešajā solī mēs ejam jau pie dziļā zarnu trakta tīrīšanas, un tā ir mūsu slavenā, vienkārši fantastiskā Kolovada Plus. Var vieglākus variantus ņemt, ir Kolovada Green, Kolovada Light, ja, kur mēs mazliet tās 4 dienas varam ēst, bet principā es jums ieteiktu ārstniecisko badošanos ar Kolovadu Plus. Tas ir vienkārši, jo mums ir skaisti sorbenti, mēs dzeram dzīvu ūdeni, ja, jo šeit mēs jau tīram gan tievo zarnu, kas mums ir 7 līdz 10 metri, gan resno zarnu, ne ar vienu klizmu, ne ar vienu šādu manipulāciju mēs to nevaram izdarīt labāk kā ar šo te programmu. Ja. Viņas autors ir naturopāts 6 paudzēs Alberts Zērs, viņš ir zināja, viņš pētīja šos augus jau entajās pakāpēs, ja viņas tur ir gan vēdera mīkstinoša iedarbība, ja, kas veicina detoksikāciju, gan arī balansē vitamīnus un minerālu vielas līdzsvaro tajā pašā laikā, ja, lai mēs nebūtu galīgā badā, lai dzīvās šūnas mums strādātu, ja. Nu, protams, viss šīs te urīna dzenošās limfātiskās sistēmas darbība uzlabojās gremošana. Gala rezultātā bija arī, protams, mums paaugstinās darba spējas, vitalitāte. Ir arī šie te pētījumi, ka bioloģiskais vecums pēc šīs programmas ir -5 gadi, un visi, kas ir iztīrījušies, viņi sajūt principā uz nervu sistēmu ļoti labu ietekmi, iestājās tiešām miers, ķermenī iestājās miers. Es tik ilgi runāju, man vairs nav laika. Ātri. Jā, un 4. tātad šūnu uzturs, to jūs paši izlasīsiet, ja, kāpēc šis šūnu uzturs, es jau jums izstāstīju, ja, jums ir katram veselības konsultants, viņš pareizi visu sakombinēs un iedos jums vajadzīgo, ko jums tieši jums vajag no visām šīs šūnu uzturā, visām šīm sadaļām.
Nu, lūk, tālāk es ātri tikai parādīšu, kādi mums fantastiski produkti ir tieši nervu sistēmas balansēšanai, kuri mums atļauj pat atteikties no sintētiskajiem antidepresantiem. Ja? Grifonija, nu šis ir laimes kapsuliņa, laimes augs, tas ir absolūts dabisks produkts, ja, kuram ir šīs 5 HTP, hidroksiltriptofāns iekšā, kurš pārvērš stresa hormonu par serotonīnu, un naktī viņš pārvēršas par melatonīnu un rada ļoti, ļoti arī labu miega režīmu, ja. Nu, jūs visu redzat, ko viņš te gan galvas smadzeņu funkcijas atjauno, normalizē miega nomodu ciklu, nomāktību, saspringtību, nemieru, ja. Es parasti viņu iesaku tiem, kas ir tādā uzbudinātā stāvoklī viņu lietot, ja. Un palmazām mazinot sintētiskos antidepresantus var ļoti labi arī tikt no viņiem vaļā un atjaunot savu nervu sistēmu. Nākošais produkts mums ir Mindset. Arī fantastisks produkts, kas baro, viņš ir tieši uz neironu barošanu, jo bieži vien mēs esam stresaini un neiecietīgi, jo mums nav resursa organismā. Mūsu galvas smadzenes ir totālā badā, ja tur ir gan liposkābes, gan reišīs sēne, gan tirozīns, teanīns, B grupa, ginko biloba, gotu kola, asinzāle, nu tātad ļoti labi baro arī mūsu vadības centru, mūsu neironus. Grifoni ar mindsetu var paralēli dzert droši. Tālāk mēs ejam, mēs redzam, ka mums ir skaista īniņa formula tiem, kas nevar aizmigt, jā, palasiet paši. Tas ir tieši vakarā lietojams produkts uz miega cikla uzlabošanu, jā, pie neirozēm, depresijām, stresa. Un vēl vienu pieminēšu Safrīno, jā, šis arī ir viens no jaunākajiem tādiem produktiem ar safrānu. Tas ir speciāli patencēts safrāns, ļoti rets, man liekas, vienīgajiem mums ir šis produkts, jā. Tiem, kam grifonija nepalīdz safrīno, ir safrīno un ir grifonijas cienītāji. Ja? Nu, tad, protams, vēl pieminēšu pie visiem šiem produktiem noteikti magnīs, ja, arī ļoti labvēlīgi ietekmē nervu sistēmu, arī L-karnitīns, ja, tā kā viss, ko mēs lietosim, būs tikai un vienīgi par nervu sistēmas uzlabošanu. Un jāatcerās pēdējais slaids, ka tikai kompleksa pieeja dod ilgstošus un stabilus rezultātus. Mūsu veselības koncepcija strādā fantastiski, un to jūs tagad redzēsiet arī mūsu rezultātos. Un pirmais došu vārdu meitenei, kura tikko ir piedzemdējusi mazu bērniņu. Viņu var apsveikt, ja, tā ir Monta Tīna Tālberga. Un viņa arī ir apprecējusies šobrīd. Monta, lūdzu, izstāsti savu stāstu. Jā, labvakar visiem. Principā man jau ir 2 rezultāti saistībā ar nervu sistēmas problēmām. Viens bija pagājušo gadu, kad es izcīnīju karu ar veģetatīvo distoniju. Principā arī tas tādā īsā stāstā vienā dienā man uznāca panikas lēksme, trauksme. Es zvanīju savai mammai, kura nu jau ir veselības treneri Koraļu klubā, un es viņai teicu, ka es uz darbu nevaru tikt, nevaru aiziet, neko nevaru izdarīt. Un tad viņa atnāca pie manis ar koralmainu ūdeni, ar pentokānu un H-500. To es visu siltā ūdenī, izņemot pentokānu siltā ūdenī, visu izdzēru tādā stipri siltā ūdenī. Izdzēru pēc kaut kādas pusstundas, man liekas, man atlaida galvu. Es aizgāju uz savu darbu, es esmu suņu frizieri, tas ir darbs, ko es vienmēr esmu mīlējusi, bet iepriekš man bija tā, ka es pat uz to nevarēju aiziet, tur izstiepies vai saraujies. Un tad es izgāju pēc tam arī Detox Plus programmu, Parašil Plus programmu, un man tas viss samazinājās 2-3 mēnešu laikā, un tagad līdz šim brīdim es nebiju nevienu panikas lēkmi, nevienu trauksmi pieredzējusi, tikai tik, cik, stresainas situācijas ir un būs, un viņas nekur nepazudīs. Un otrais rezultāts man ir šogad, principā pēc bērna piedzimšanas, man diemžēl pienāca šī nelaimīgā pēcdzemdību depresija. Tā bija ļoti strauji un ļoti ātri. Tikko kā, principā, es atbraucu mājās no slimnīcas ar bērnu, jau nākamajā dienā man vienkārši gāja ciet, es vairs nevarēju neko izturēt.
Es nevarēju ciest nevienu, kas man bija blakus, man viss riebās, man viss kaitināja, man bija tik stulbas un briesmīgas domas galvā, un man bija, principā es neēdu, vai nu es varēju paēst vienreiz dienā, vai neēst vispār. Padzerties es arī nevarēju, man nāca uz augšu slikta dūša, un ārā es arī negāju, nu, principā viss slikti, un viss ir galīgā sviestā. Un tad arī es gāju Detox Plus programmu jau uzreiz pēc, principā, tikko kā atbraucu mājās, man jau bija jau pasūtīta, jo es jau jūtu slimnīcā, ka jau nebūs labi. Un tagad es esmu to jau izgājusi, es arī izgāju paralēli panikas lēkmēm programmu, kurā iekšā arī tur viss, ko nosaucāt, bija safrīno, mindsets, magnīs, lecitīns, tā pati grifonija un kas tik vēl tur evening formula, ko es vēl joprojām dzeru. Un tagad es eju parazitāro programmu, Parašilu plus, un man ir tā, ka viens, kas ir labums, kas ir nesaistīts ar šo tēmu, es pusotru mēnešu laikā esmu atguvusi atpakaļ savu svaru. Ja man bija 67 kg pirms grūtniecības, tad bez grūtniecības laikā man palika 85 kg, un tagad es esmu atpakaļ turpat jau tie 67, apmēram 70 kg man ir tagad. Un tad es arī ļoti veiksmīgi tiku galā arī ar pēcdzemdību depresiju. Ja man sākumā viss ļoti riebās un kaitināja, viss, kas ir saistīts ar bērnu, un man likās, ka es nekad mūžā ar viņu netikšu galā, tad tagad tas ir pilnīgi savādāk. Es varu arī iziet ārā ar viņu, es varu arī ar viņu ucināties un spēlēties un ņemties, cik nu viņš to vēl pagaidām var izdarīt. Un es esmu tik nenormāli lūgusi piedošanu arī bērnam par to, ko es kādreiz viņam varbūt tajā laikā biju teikusi, jo es vienkārši sevi nevarēju kontrolēt. Nu, tā kā vispār ne. Tagad tas, paldies Dievam, ir viss aizgājis garām, un es jūtos beidzot kā cilvēks. Tā kaut kā. Paldies, tev, Monta, par drosmi padalīties, jo es domāju, ka ļoti daudzas māmiņas ar to no tās cieši, varbūt viņām nav tik daudz drosmes, kā lūgt palīdzību. Es domāju, tu ļoti daudz vari arī ar šo stāstu iedvesmot. Paldies tev! Došu vārdu arī māmiņai, Kitijai Cimermanai. Lūdzu, tev ar tavs rezultāts. Labvakar visiem! Jā, pirms jau pilniem 2 gadiem saskāros tieši ar veģetatīvo distoniju, un šī bija ļoti, ļoti smaga, jo tāpēc, kad bija ļoti lielas un smagas panikas lēkmes, kuras arī es nespēju kontrolēt, un tā kā man bija 2 bērni, tad es biju pilnīgi arī agresīva pret viņiem, un pēc tam, protams, pati par sevi pārmetu sev to, kad es bļauju virsū bērniem, kaut viņi ne pie kā nav vainīgi, un tad mani pārsteidza vēl viena ziņa, kad gaidu 3. bērniņu. Un tad gan bija zvans savam mentoram un jautāja, ko darīt šobrīd, ko mēs varam šobrīd darīt. Viņi saka, pēc tava stāvokļa mēs nevaram iet pilnu attīrīšanās programmu, tāpēc mēs atbalstīsim ķermeni, lai bērniņš var attīstīties pilnīgi normāli. Un pēc dzemdībām jau sāksim domāt uzreiz par organismu attīrīšanu. Tā arī mēs darījām, attīrījām organismu. Un pēc Parašilda plus iziešanas es sajūtu efektu. Es beidzot nejūtu šīs panikas lēkmes, kas mani visu laiku ik pa laikam mocīja. Un es arī mācēju savaldīties stresa situācijās. Un tas viss miers, kas beidzot bija ienācis manī, beidzot es atgūtu dzīves prieku un citu skatījumu uz dzīvi. Tā kā šie produkti visi strādā, un no šī ceļa nevar atteikties, jo tas ir pareizais ceļš, kur mēs atbalstam savu organismu. Es, protams, turpināšu to darīt. Paldies! Paldies! Paldies par tavu stāstu! Tālāk došu vārdu arī veselības trenerei Ilzei Biksei. Ilzīt, lūdzu. Sveiki visiem, vai mani dzird?
Jā, var dzirdēt. Jā, paldies. Pagājušā gada sākumā es atapos situācijā, ka man sāka pazust enerģija, dzīves prieks. Es no rītiem modos jau nogurusi, tāda pilnīgi klasiska izdegšana darbā un dažādi šie depresīvie stāvokļi. Bija tāda sajūta, ka negribu līst vispār no gultas ārā, gribas uzvilkt tādu kapuci halātam un nevienu neredzēt. Un pirmoreiz mūžā paņēmu slimības lapu un ārsts izrakstīja antidepresantus, un zinot, ko tas nozīmē, kādas šīs sekas var būt, ka var rasties dažādas atkarības, es sapratu, ka man jāmeklē ir cits ceļš. Un atradu vidatiņu tavu sarunu ar Sintiju, kur jūs runājāt par šo te veselības koncepciju, par organismu attīrīšanu šūnu līmenī, un es nolēmu, ka man tas ir jāpamēģina pilnīgi intuitīvi, jo sapratu, kur vairs jau nebija ko zaudēt, kur nu vēl tālāk. Un tā es sāku šo pirmo mēnesi, pirmo soli ar šo detoks programmu, plus lietojot arī šo grifoniju un safrīno. Un mani rezultāti sāka parādīties pirmā mēneša beigās, kad man lēnām sāka atgriezties enerģija, parādīties dzīves prieks, es sāku atkal smaidīt. Un man pazuda manas kaitinošās galvas sāpes, kas man bija mocījušas vienkārši gadiem. Jā, katru 3. 4. dienu es lietoju precāpju zāles, es bez viņām vispār no mājas negāju ārā. Un redzot šos fantastiskos rezultātus, es gāju tālāk un šo parašīlu programmu jau antiparazitāro. Un 2. mēneša laikā es pilnībā atjaunoju savas darba spējas, atbrīvojos no šiem ķīmiskajiem antidepresantiem. Es to darīju solīti pa solītim, samazinot devas. Un, principā, 2. mēneša beigās vai pat jau vidū es vispār viņus vairs nelietoju, tikai šis grifoni. Ja? Tā, kad tas viss strādā reāli. Un, protams, paralēli es strādāju arī ar sevi. Es strādāju ar savu psihoemocionālo stāvokli, fiziskās aktivitātes, tādas nomierinošās. Es tajā brīdī izvēlējos ar riteni braukt ar bērniem. Un tas bija mans tāds ceļš uz šo atgūšanos. Ja? Un otrs rezultāts ir savukārt man bērniņam, kur bija tiki, un tie tiki izpaudās tādi kā aciņu raustīšana vai knukšķināšana kaut kādos brītiņos, tā kā caur deguntiņu. Ja? Un tad mēs sapratām, ka tas notiek tādos pastiprinātos stresa apstākļos vai kad kaut kāda slodze lielāka skolā. Un pamēģinājām šo grifoniju, tikai un vienīgi grifoniju. Un principā tie rezultāti bija jau 2 nedēļu laikā, vai pat pēc 1. nedēļas viņam šie tiki sāk lēnām samazināties. Un principā šie tiki nav atgriezušies. Un tagad, kad ir nāk kādas stresa situācijas, tad jau mēs zinām, ka vajag vienkārši šo grifoniju paņemt mieriņam, un nekas tāds vairs nav atkārtojies. Super. Paldies! Tu dod saviem bērniem nutrientus, lecitīnu un tā noteikti ikdienā. Jā. Mums ir vesela sarakstīns, un tagad nāks rudens sezona. Es jau zinu, ko es viņiem došu, lai tā tad nostiprinātu viņu organismus, lai mēs spētu turēties pretī visiem šiem rudens vīrusiem. Jā, un lai būtu... Tās ir arī zināšanas, ko tu iegūsti vispār ejot šo veselības ceļu, kas ir ļoti, ļoti vērtīgas. Jā, mēs esam paši sev nutriciologi, varam visai ģimenei palīdzēt. Paldies, tev, mīļš! Tieši tā, paldies! Un kā pēdējā mums būs ar savu rezultātu, ģimenes rezultātu arī veselības trenere. Nu jau arī redzat, kā mēs visi atnākam uz savu veselību un kļūstam par veselības treneriem. Tā ir liela priekšrocība, mēs iegūstam milzīgi skaistu profesiju vai nodarbošanos vai lietu. Un tā ir Aija Pugačevska. Jā, labvakar visiem! Uz Koraļu klubu atnācu gandrīz pirms 3 gadiem, septembrī. Un atnācu ar mērķi sakārtot tieši nervu sistēmu savai vecākajai meitai, jo viņai 10 gadu vecumā tika izrakstīti antidepresanti. Viņa tos lietoja 2 gadus, taču es kā mamma negribēju ar to samierināties, ka mans bērns ilgstoši dzer šos antidepresantus. Bet gribu pastāstīt, kā tas viss sākās. Īstenībā ļoti nevainīgi. Viņai jau bērndārza vecumā arī sākās šie nervu tiki. Tas izpaudās kā krekšķis kaklā. Un neiroloģis viņai izrakstīja ilgstoši palietot nofēnu. Viņa to lietoja, taču
10 gadu vecumā, kad sākās visas šīs pandēmijas, mājmācības, viņai nervu sistēma vēl vairāk sašvakoja, un bija jau nepieciešams tāds stiprāks medikaments kā adaptols. No tā, protams, arī nebija baigi nekādi rezultāti, un tad mēs gaidījām ilgstoši vizīti pie psihiatra, kur jau izrakstīja nopietnākus antidepresantus. Un tos tad viņa lietoja 2 gadu garumā. Jā, par tām izpausmēm, protams, periods bija ļoti, ļoti briesmīgs. Meita nevarēja aiziet uz skolu. Viņa nevarēja izpildīt mājas darbus, teiksim, matemātikas uzdevumu mēs pildījām, nezinu, ar entajiem piegājieniem, jo ieslēdzās tāda tā kā depresija, viņa nevarēja noturēt reāli pildspalvu rokā. Vienkārši bija ļoti, ļoti liela pārdzīvojumi, un arī naktī viņa nevarēja aizmigt. Nesājām burtiski kā mazu zīdainīti uz rokām, kaut gan bērnam 10 gadi. Vienmēr vajadzēja blakus mammu, tēti. Vienmēr sakot, visai ģimenē bija nenormāls pārdzīvojums, kas ar bērnu ir noticis. Paralēli viņa vēl sāka kristies svarā. Aizējām pie ģimenes ārsta, viņš tikai noplata rokas, jā, bērniņš pazūd. Kā man, kā mammai justies, es vienkārši sapratu, ka kaut kas ir jādara. Protams, viņai izrakstīja pēc šīm kritiskajām situācijām tos antidepresantus, 2 gadus viņa lietoja, taču, sapratu, ka tas nav normāli. Protams, viņai uzlabojās, viņai palika labāk, bet, ilgstoši lietot ķīmijas preparātus, galīgi negribējās. Un tad, jā, gadījās tā, kad mana friziere arī bija piedzīvojusi līdzīgu problēmu, un viņa sāka stāstīt par grifoniju, par mindsetu, ieteica savu konsultanti, un tad es vienkārši sāku darīt visu to, ko man lika mana veselības trenere, jo zaudēt jau man vairs nebija ko. Protams, sākumā biju skeptiska, taču sākot dzert dzīvo ūdeni, attīrot organismu, pamazām sapratu, kad bērniņš atveseļojas, kad sāk pieņemties atkal svarā, jau var aiziet uz skolu, acīm redzami uzlabojās tā pašsajūta. Un tad sapratām, ka varam ņemt antidepresantus nost, un tad mēs tā samazinājām no tabletītes uz pustabletīti, tad uz ceturdaļu, un tad kaut kā sākās vasara, un tad vispār viņa aizmirsa par tiem antidepresantiem. Un šovasar viņa vispār vairs pat nedzēra koraļu produktus nervu sistēmai, jo līdz tam viņa pati vienmēr prasīja uz nakti, viņai vajadzēja to evening formulu. Pa vasaru, kaut kā vienkārši jau tā nervu sistēma, acīm redzot, ir nostiprinājusies, ka viņai pat vairs neprasās. Protams, septembrī es pieļauju, kad atkal vajadzēs varbūt pie tā piedomāt. Bet, jā, viennozīmīgi varu teikt. Un arī kritiskajās situācijās tieši bija tas koralmaina un H-500 kā tāds reāli burju nūjiņa, kas ātri noņēma to šausmīgo satraukumu. Jā, protams, ja ģimenē ir problēmas bērnam ar veselību, tad satraukušies ir arī vecāki, arī mamma, tētis. Man pašai kortizols bija vienkārši griestos, nenormāls bija cipars, un arī neiroloģis izrakstīja antidepresantus, taču es jau zināju, kā manai meitai iet. Es sev pateicu, nē, es labāk lielās devās dzeršu mindsetu, grifoniju un visu pārējo, un tā es to recepti vispār neizmantoju. Pēc kāda laika, aizejot uz analīzēm, arī kortizols bija nokrities normas robežās. Vēl ir rezultāts arī par vīru. Jā, viņam arī darbā sākās tāda tā kā izdegšana. Viņš bija ilgstoši vadījis vilcienu, braucis tālajos garajos reisos, un kādā reisā viņam vienkārši palika tik slikti, ka bija jāsauc ātrā palīdzība. Bija uzlicis spiediens, reāli izsauc ātro palīdzību, tā kā veica to apskati, tā kā viss ir kārtībā, nav reāli veselības problēmas, pateica, ka viss ir uz nervu pamata. Lūk, un tā viņš arī pievienojās mūsu pulciņiem, arī sāka dzert ūdeni, attīrīt organismu, un šobrīd jau ir pusgads, kā viņš atkal ir atgriezies uz līnijas, atkal brauc tālajos reisos un var izturēt, un ir atkal, jā, savā spēkā, kā teikt, un tāpēc gribas pateikt paldies šiem produktiem, šai kompānijai, iedrošināt arī citus, kad
Ir vienkārši jāsāk lietot, jāsāk darīt, un tad rezultāti atnāks. Citam varbūt viņi atnāk uzreiz pirmajā mēnesī, citam ir vajadzīgi vairāki šie attīrīšanās kursi, bet nu, viennozīmīgi rezultāts neizpaliks. Tā kā jā, novēlu visiem veselību, lai izdodas arī sasniegt rezultātus. Paldies, jo šeit mēs redzam arī tavus analīžu rezultātus ar kortizolu, ja, cik viņš ir. Jā, un Ja. tur tie trīs nervozie cilvēki, kā es saku, kas visi ir gājuši cauri, katrs kaut kādai cita veida smaguma pakāpei. Bet, nu, tieši meita bija tā, kas mani atveda uz korāļiem, pateicoties kurai es pievērsos veselības koncepcijai, nu, sākām dzīvot pēc koncepcijas. Jā, un Tagad jūs esat skaista, laimīga ģimene. Coral Stories, to varēja redzēt visi. Vai ne? jā, Paldies, tev, mīļš. vēl mums ir otra meitiņa, bet, nu, viņa pārsvarā korāļus dzer tikai, kad ir kaut kādas vīrusu saslimšanas nervu sistēmā, viņai tā kā nav baigi nepieciešams. Nu, bet attīrat jūs tāpatās, vai ne? Un dodat. Attīram, jā, skudru koks un kiplociņš un Mm. papājas, visu zinām, visu, protam, jau paši bērniņi jau pazīst produktus. Paldies, mīļās dāmas, Tālāk. ka dalījāties sirsnīgajiem, patiesajiem stāstiem. Ja kādam vēl no jums ir kāds kaut ko gribat pajautāt vai ir ko pateikt, tad jūs varat šobrīd ieslēgt kameru vai uzrakstīt, ja gribat, lai mēs atbildam. Tā, Linda raksta. Linda raksta, paldies, Monta, ka dalies. Šis rezultāts ļoti var palīdzēt daudzām māmiņām. Tiešām līdz asarām rezultāts. Man ir meita, un es zinu, kas ir panikas lēkmes. Arī mēs no tām esam tikušas vaļā ar veselības koncepciju un panikas lēkņu programmu. Super. Nofotografēsim. Nu, ko, mīļie, ja jautājumi nav, tad mēs varētu beigt šo te mūsu skaisto tikšanos, sarunu. Es ļoti ceru, ka es esmu iedvesmojusi kādu uzsākt šo veselības koncepciju. Ja jums ir kādi jautājumi par produktu piemērošanu, par koncepcijas soļiem, jūs noteikti vēršties pie tā cilvēka, kurš jums iedeva linku uz šo Zoomu, un jūs varat sākt iet šo veselības ceļu. Tā, vai ir kāds ieteikums pie epilepsijas lēkmēm? Dēlam 20 gadi, noprotu, ka jāsāk ar attīrīšanos. Jā, tieši tā. Pēc koncepcijas sākat attīriet organismu noteikti uz detoks bāzes, jā, lai jums nu, ir šīs te toksīnu paralēli izvadīšanās. Vēl tur jautājums ir par, vai grifoniju var arī izsūkāt ekstrātu satraukuma brīdī, vai labāk izdzert. Šobrīd dzeru antidepresantus un gribu tikt vaļā. Aha. Tātad, ja jums ir satraukuma brīdis, tātad ir kaut kāda jau tāda ekstra situācija, kur ļoti liels ir stress, ja? Tad, protams, visi produkti iedarbosies jums labāk atvērtā veidā. Ja? Jūs varat grifoniju zemēles, jūs varat magniju zemēles pabērt, jūs varat arī asimilātoru fermentus, kas šķidrina asinis arī, ja zemēles. Ūdeni mēs taisam maksimāli siltu, maksimāli koncentrētu, ja? Viens maisiņš uz, nezinu, uz puslitru, jā. Iekšā 2, 3, 4 kapsulas H500 ieberam, jā. Lai mēs maksimāli ātri varētu iedarboties uz šo lēkmi un lai mēs viņu novērstu. Ja noteikti elpojat, jā. Ieelpojam, izelpojam, jā. Jā. Atvērtā veidā iedarbojas ātrāk un krīzes gadījumā noteikti tas ir efektīvi, jā. Jā. Tā, kas mums vēl ir? Ilza raksta, paldies, ļoti vērtīgi. Paldies, Ilzīt, jā. Nu, ko, esam veseli?
Vēl es noteikti nepateicu, vai pateicu, es jau vairs neatceros tajā ātrumā, ka noteikti jāņem arī terapija, ja? Lai visas bērnības traumas tiktu sadziedinātas, ja? Lai nebūtu triggeri, lai nebūtu šīs tāsās reakcijas. Ja? Šobrīd ir pilns ar dažādiem speciālistiem, ja kādam vai kādu ieteikumu par terapeitu vai kaut kādu enerģētisko cilvēkus ar enerģiju skatās, kurā līmenī ir šie bloki, palīdz dabūt to ārā, ja? Tad varat man paprasīt vai vēl kādam mūsu trenerim jāstrādā ar sevi kompleksi. Solvita raksta, paldies, bija ļoti vērtīgi. Paldies par tik svarīgo informāciju. Paldies, Edīte. Paldies jums visiem!